Tora, ko izrunā Torā, ir ebreju likumi jeb mācība, jeb instrukcija, kā dzīvot. Tā kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Tā kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu. Tā kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. Tā vēstī 19. psalms. Daudziem no mums ir negatīva attieksme pret vārdu likums, jo tas asociējas ar vārdu piespiest. Taču ebreju valodā vārdam Torā ir cits uzsvars. Šis vārds ir cēlies no vārda jārā, kas nozīmē uzsvērt, mācīt, instruēt, norādīt virzienu. Vārdu Tora labāk būtu tulkot kā instrukcija, kā Dieva instrukcija cilvēkiem. Ja Dievs kaut ko māca, mums tas būtu jāuztver arī kā likums. Tādēļ jēdziens likums ietilpst vārda Torā definīcijā. Tomēr tā nav šī vārda galvenā jēga. Jūdu vecajā derībā, Tanahā, Tora tiek tulkot kā mācība. Pirmās 5 Bībeles grāmatas, ko sauc par Toru, nesatur tikai baušļus un jūdu likumus, bet tajās ir daudz vairāk. Tur stāstīts par Dieva ceļiem, un tikai neliela daļa no tā ir likumi. Tādēļ vārds Tora dažreiz tiek lietots kā Mūzes dotā likuma apzīmējums, bet citreiz to lieto plašākā nozīmē, saucot visus rakstus par Toru. Vārda Torā nozīme atgādina mums, ka uz Dievu nav jāskatās kā uz bargu likumdevēju un sodītāju par pārkāpumiem, bet gan kā uz mīlošu tēvu, kurš māca savus bērnus dzīvot. Vārds Šemā, ko izrunā arī Šmā, ir viens no atslēgas vārdiem Bībeles valodā. Tā ir lakoniska ebreju deklarācija ticībai Dievam. Šo vārdu var atrast pašās svētākajās ebreju lūgšanās. Tulkojumā tas nozīmē klausies, vai precīzāk, klausies un paklausi. Marka evaņģēlija 12. nodaļā uz kādu rakstu mācītāju jautājumu, kurš ir augstākais bauslis, Jēzus atbild: augstākais ir klausies Izraēl. Tas kungs mūsu Dievs ir viens vienīgs kungs, un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visas sava prāta un no visa sava spēka. Rietumu kultūra ir orientēta uz prātu, un domāšanai nav obligāti jābūt saistītai ar darbību. Savukārt bībeliskās kultūras ir orientētas tieši uz darbību. Daudzi darbības vārdi, kas it kā izsaka prāta aktivitātes, piemēram, dzirdēšana, zināšana, atcerēšanās, tiek paplašināti un izsaka arī fiziskās atbildes reakcijas. Tāds ir arī vārds klausies. Bībelē lietots, šis vārds nenozīmē tikai to, ka ausis uztver skaņas, bet tas ietver arī cilvēka reakcijas uz tām, saprašanu, uzmanīšanos, paklausīšanu, prasību izpildīšanu. Bībelē gandrīz visur, kur tulkojumā ir vārds paklausīt, oriģinālā redzam Šemā. Evaņģēlijos Jēzus bieži saka, ka ausis ir dzirdētas, lai dzird. Šie vārdi vērš mūsu uzmanību uz to, ka dzirdēt ir kaut kas vairāk nekā tikai uztvert skaņas. Jēzus grib, lai mēs būtu vārda darītāji, ne tikai dzirdētāji. Jākaba vēstulē, 1. nodaļā, 22. pantā teikts: bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami. Ebreji uzskata, ka
ka mēs neesam īsti ar sirdi dzirdējuši sacīto, ja tas neizmaina mūsu dzīves. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Nekā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirds, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Teikts Jāņa evaņģēlija 14. nodaļā. Arī vārdam miers ebreju valodā ir plašāka nozīme. Eiropieši to saprot kā kara neesamību vai vieglumu apziņā. Ebreju valodā bez šīm nozīmēm ar mieru saprot arī labklājību, veselību, drošību, pilnīgumu, saskaņu, labu dzīvošanu. Ja ebrejiski grib pajautāt, kā tev iet, tad saka mašlom hā. Burtiski tas nozīmē, kā ir ar tavu šalomu, kā ir ar tavu mieru, labklājību, jeb labo dzīvošanu. Radīšanas grāmatas 15. nodaļā Dievs saka Abrahamam: bet tu noiesi mierā pie saviem tēviem, un tu tiksi apglabāts sirmā vecumā. Tas nenozīmē, ka līdz savai nāvei Abrahamam būs mierīga dzīve, un ka viņš nepiedalīsies nevienā karā, bet tas nozīmē to, ka viņa dzīve būs piepildīta. Dievs turklāt vēlas, lai mēs esam mierā ar pārējiem. Mateja evaņģēlija 5. nodaļā lasām: tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīgst pa priekš ar savu brāli, un tad nāc un upurē savu dāvanu. Sakot šo pamācību, iespējams Jēzum bija prātā īpašais miera jeb sadraudzības upuris, kas pastāvēja jūdu reliģijā. Lielākā daļa upuru tika upurēta tikai Dievam. Arī kunga pēdējās vakariņas bija miera upura forma. Jēzus pacēla maizi un vīnu, sakot, ka tā ir viņa miesa un asinis, kā upuris. Un tad viņš aicināja savus mācekļus, un arī mūs tajā skaitā, baudīt no tā. Šādā veidā mēs piedalāmies miera ar Dievu maltītē, svinot jauna veida attiecības ar viņu, caur Jēzus īstenoto grēku izpirkšanu. Caur Kristu Dievs mums sniedz šalom visās tā nozīmēs. Domājot par pestīšanu, mēs bieži uzskatām savu dzīvi par gaidīšanu. Gaidām, kad Kristus atkal atnāks, kad mēs nomirsim un nokļūsim debesīs. Taču ebreju vārds Ješua mums atklāja citu perspektīvu. Daudzi kristieši definē pestīšanu kā atļauju pēc nāves ieiet debesu valstībā. Pestīšana patiešām nozīmē būt pasargātiem no tiesas, bet tā ir tikai daļa no šī vārda nozīmes. Tā ietver sevī arī attiecību atjaunošanu ar Dievu jau šajā dzīvē. Tātad, mani mīļie, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti, jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta, teikts vēstulē Filipiešiem. Ja domājam, ka pestīšana ir tikai atmaksa kaut kad nākotnē, tad šī rakstu vieta mums liek dzīvot nemitīgā uztraukumā. Taču svētais Pāvils šeit runā par lielu godbijību pret Dievu, kurš katru mūsu dzīves daļu vēlas ievest attiecībās ar sevi. Pestīšana un mūžīgā dzīve sākas tad, kad sākas attiecības ar Dievu. Jāņa evaņģēlija 17. nodaļā Jēzus saka:
bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Tāpēc jautāsim sev, vai mēs jau tagad dzīvojam mūžībai, vai mūsu dzīves to parāda, vai varbūt mūsu dzīve ir piepildīta ar pārmērīgu izklaidu un materiālismu. Ja gaidīsim tikai uz nākotni, tad varam izniekot savu tagadni. Sāksim izdzīvot pestīšanu jau tagad. Apostols Pāvils 1. vēstulē Timotejam raksta: cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā. Avad, strādā un pielūdz. Vēstulē Kolosiešiem 3. nodaļā lasām: visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds, ne kā cilvēkiem, bet kā kungam, zinādam, ka jūs saņemsiet no kunga savu mantojuma daļu. Jūs esat kunga Kristus kalpi. Ja apskatām ebreju vārdu avad, tam ir daudzas nozīmes, ko mēs mūsu kultūrā atdalām, bet senajās bibliskajās kultūrās tas bija kaut kas saistīts. Ebrejiem avad nozīmē gan kalpot, gan strādāt, gan arī pielūgt. Izceļošanas grāmatā lasām, ka kungs teica Mozum: ej pie faraona un saki viņam, tā saka kungs, atlaid manu tautu, lai tie man kalpo. Faraonam vajag atlaist vergus, jo viņiem ir jākalpo Dievam, ne vairs faraonam. Kā šis avad izpaužas mūsu ikdienas dzīvē? Kam mēs veltām savu dzīvi? Vai panākumi darbā, skolā, biznesā kalpo Dievam? Vai saprotam, ka ar savu izvēli galu galā kalpojam Kristum? Nav pareizi domāt, ka Dievam pieder tikai nedaudz laika svētdienā, bet pārējās dienas ir tikai sekulārais, ikdienas darbs un mūsu ierastā rutīna. Kunga bauslis ir cits: 6 dienas strādā, bet 7. atpūties. Tas nozīmē, ka kungs garantē atpūtu pēc tam, kad esam viņam kalpojuši 6 dienas. Ja domājam par savu darbu, par savu ikdienu, rodas jautājumi: vai kārtīgi pildu savus pienākumus, vai esmu pacietīgs pret līdzcilvēkiem, kāda ir mana attieksme pret man uzticēto? Emunā, ticība un uzticība. Un viņš, Ābrams, ticēja kungam, un tas tika pieskaitīts viņam par taisnību. Lasām radīšanas grāmatā. Minētais pants ir diskusiju iemesls. Vai mēs tiekam taisnoti ticībā vai darbos? Ābrama ticība viņam tika pieskaitīta par taisnību. To gadsimtiem ilgi uzsvēra arī kristīgie teologi. Tas nozīmē, ir jātic Dieva apsolījumam, nevis jāmēģina sev nopelnīt pestīšanu. Ebreju vārdam emunā ir citāda nozīme, nekā tas ir modernajās valodās, piemēram, angļu un arī grieķu valodā lietojamam pīstī. Ebrejiem ticēt nozīmē to, ka Dievs man ir saucis kā ticīgu cilvēku, bet šis vārds iekļauj arī tādus terminus kā nelokāmība un pastāvība. Izceļošanas grāmatas 17. nodaļā Mūzes notur savas rokas paceltas visu dienu, kamēr izrēlieši izcīna savu svarīgo kauju. Arī šeit ir teikts, ka viņa rokas palika emunā. Tas ir nekustīgas, vienā un tajā pašā stāvoklī līdz pat saulrietam. Atkārtotā likuma grāmatā teikts:
un zini, ka Kungs tavs Dievs ir Dievs, uzticams Dievs, kas uz 1000 paaudzēm tur savu derību un žēlastību tiem, kas viņu mīl un tur viņa baušļus. Ja vēlreiz apskatīsim Ābrama stāstu, ieraudzīsim, ka viņš palika uzticīgs Dieva apsolījumam un pieturējās pie Kunga likumiem. Viņš 25 gadus gaidīja dēlu, bet sagaidījis bija gatavs to atdot atpakaļ Dievam. Jēkaba vēstulē lasām: Tu tici, ka ir viens Dievs, tu to labi dari, bet arī dēmoni tic un dreb. Dēmoni var zināt, pat ticēt, bet viņi nevar teikt, ka ir emunā, ka ir bijuši uzticīgi Dievam. Ticība ir kas vairāk par akadēmisko zināmo patiesību pieņemšanu. Dievs vēlas, lai mēs uzticētos viņa apsolījumiem, un rezultātā būtu uzticīgi un pastāvīgi savā ticībā. Ebrejiem ticība nozīmē arī darbus, rīcību, rīkošanos un darbošanos. Nefeš. Mīlēt Dievu ar visu savu dzīvi. Mīli Kungu savu Dievu no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un ar visu savu spēku un ar visu savu prātu. Tā lasām Lūkas evaņģēlija 10. nodaļā. Mīlestības bauslis ir pamatā šmā lūgšanai, ko ebreji skaita rītos un vakaros. Mēs mēdzam pārāk ātri pārlikt šiem vārdiem ar visu sirdi un dvēseli. Visdrīzāk iedomājamies, ka mums ir jāmīl Dievs ar visu savu garu un emocijām, jāmīl kaislīgi. Ebreju un kristiešu izpratne par dvēseli atšķiras. Ebreju izpratnē dvēseli nozīmē visu dzīvi. Kristieši dažkārt domā, ka tā ir tikai 1 stunda nedēļā. Mūsu dzīve ir sadalīta. Mīlēt Dievu ar visu savu nefešu nozīmē būt gatavam atdot arī savu dzīvību par Dievu. Pēdējā dzīves brīdī, ja vien iespējams, ebreji lūdzas šmā, kas nozīmē ielikt sevi Kunga rokās līdz galam, līdz pēdējam elpas vilcienam. Tieši uz šādu mīlestību mūs aicina Jēzus. Vidējos austrumos ūdenim ir milzīga nozīme. Pakalni gada lielākajā daļā ir izkaltuši brūni, taču sazaļ un uzzied pēc lietus. Ap strautiem un upēm ir zaļas dzīvības oāzes. No šejienes nāk ideja par dzīvo ūdeni, Majem Haim, Dieva gara simbolu. Senie jūdi teoloģiskos konceptus attēloja ar dabas tēlu palīdzību, un Dievs izmantoja šos tēlus, lai komunicētu ar cilvēkiem. Arī Jēzus tos izmantoja savās līdzībās. Isaija grāmatā Dievs saka: Jo kā es izleju ūdeni uz iztvīkušu zemi un straumes uz sausu zemi, tā es izliešu savu garu uz tavu dzimumu un savu svētību uz taviem pēcnācējiem. Jēzus to apstiprina, gan runājot ar samariešu sievieti pie Jēkaba akas, gan arī Sukota, jeb būdiņu svētkos, sakot: Kas man tic, kā rakstos sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes. Viens no brīnišķīgākajiem pravietojumiem atrodams Ezehiela grāmatas 47. nodaļā. Tur atainots, kā ūdens izplūst no tempļa, plūst lejup gar tempļa dienvidu sienu, un jo dziļāks kļūst, jo vairāk dzīvības tajā rodas. Ezehiela grāmatā attēlotā aina piepildās vasaras svētkos, izlejoties svētajam garam. Dzīvais ūdens, kas izplūst no mazas pielūdzēja grupiņas, plūst tālāk. Sākumā Dieva gara straume bija līdz potītēm, atgriežot pie ticības pilsētas iedzīvotājus. Pēc tam jau līdz ceļiem, izplatot evaņģēliju kaimiņu valstīs.
Dieva gara upe, kļūstot arvien varenāka, plūst arvien tālāk, jo tās mērķis ir sasniegt pat visnomaļākās vietas un darīt tās dzīves. Viens no Bībeles tēliem, kam šodien ikdienā vairs īsti nav nozīmes, ir raudzēšanas, Hamets tēls. Šķiet dīvaini, ka Lieldienu nedēļas laikā un neraudzētās maizes svētkos Dievs saviem ļaudīm lika dzīvot bez rauga. Senajā maizes raudzēšanas procesā katru dienu gatavoja jaunu mīklu, kurai tika pievienots gabaliņš no iepriekšējās dienas sarūgušās mīklas. Tas pātrināja mīklas raudzēšanas procesu, un tādā veidā visu laiku tika uzturēta saraudzēta mīkla, neļaujot tai pārrūkt un sapūt. Rūkstoša mīkla ir ar grēku piesātinātas dzīves simbols. Indeve, kas ved uz nāvi, tiek pievienota katrā cepienā. Bez tās mīkla ir salda, bet to pievienojot, mīkla iegūst skābu piegaršu, kura pastiprinās, līdz maize tiek izcepta. Tas ir labs piemērs, kā grēks padara skābas mūsu personības un uzpūš mūs ar lepnumu. Ādams pirmais izjuta to, kā grēks noved pie sairšanas un nāves, bet Jēzus mūs atbrīvoja no grēka ierauga vajadzības. Kad viņš pacēla maizi, sakot, šī ir mana miesa, tā bija neraudzēta maize, kādu ebrejiem Pesahā bija noteikts ēst. Jēzus nerunāja par savu miesu kā maizi vispār, bet par īpaša veida maizi, neaptraipītu ar sairšanu. Apostols Pāvils saprata šo līdzību ar raugu. Viņš to izmantoja, lai parādītu, ka Jēzus upuris dod mums iespēju dzīvot taisnīgi. Izmēziet veco raugu, lai jūs būtu jauna mīkla, kādi jūs jau arī esat bez rauga. Mūsu Paskas jērs Kristus taču ir par mums upurēts. Lasām 1. vēstules korintiešiem 5. nodaļā. Mēs visi esam aicināti dzīvot pārveidotas, neraudzētas dzīves. Levītu grāmatā 25. nodaļā Dievs Izraēlim deva likumu par jubilejas gadu, Jovelu. Katru 50. gadu bija jāpasludina brīvība, kad visi parādi bija jāatlaiž, un visi, kas bija ieslodzīti parādu dēļ, bija jāatbrīvo. Katrs, kas bija pārdevis savu dzimtes īpašumu, varēja to atgūt. Tikai galējā trūkumā nonākušie pārdeva savas dzimtes zemi, bet jubilejas gads deva iespēju sākt visu no jauna. Vārds jubileja ir cēlies no vārda Jovel, kas nozīmē auna raga tauris, ar ko izziņo jauna gada sākumu. Interesanti, ka pravieši jubileju asociēja ar karaļa, Mesijas atnākšanu. Isai grāmatas 61. nodaļā lasām: Dieva tā kunga gars ir pār mani, jo tas kungs mani svaidīs sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti. Mani sūtīs dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību, pasludināt tā kunga žēlastības gadu,
un mūsu Dieva atmaksas dienu un iepriecināt visus noskumušos. Sava kalpojuma sākumā Jēzus nolasīja šo rakstu vietu savas dzimtās pilsētas sinagogā, un viņš sāka uz tiem runāt. Šodien ir piepildījies šis raksts, ko jūs dzirdējāt. Tā bija acīm redzama norāde uz to, ka viņš ir Mesija, kurš atnes jubileju. Jēzus visā sava kalpojuma laikā lietoja uz jubileju attiecināmus salīdzinājumus, sevišķi par parādu, kas ir grēka metafora. Pie mums parāds un grēks nav paralēli jēdzieni, jo aizņemties nav nekas nosodāms. Bet viens no vārdiem, kas ebreju valodā apzīmē parādnieku, vienlaicīgi apzīmē arī grēkā vainīgu personu. Jēzus lietotajā jubilejas simbolā mēs redzam vislielāko Dieva žēlastības atveidu. Caur Jēzus nopelniem uz krusta tie, kuri bija kļuvuši par viņa valstības daļu, saņēma tā parāda, ko viņi nevarēja nomaksāt atlaišanu, un iespēju sākt dzīvi no jauna. Bībele caurvīja kāds tēls, kas ir mistērija mūsdienu kristiešiem, un tās ir asinis, dam. Senie cilvēki uzskatīja, ka radības asinīs ir tās dzīvība. Viņi novēroja, ka ievainots dzīvnieks noasiņojot zaudē samaņu, bet pie lielāka asins zuduma iestājas nāve, un no tā secināja, ka asinīs ir dzīvība. Dievs ar dzīvnieku asinīm atļāva cilvēkiem izpirkt viņu grēkus. Par to varam lasīt Levītu grāmatas 17. nodaļā. Jo miesas dzīvība ir asinīs, un tās es jums esmu devis altārim, ka veicat izlīgumu par saviem grēkiem. Tās ir asinis, kas veic izlīgumu par visiem ļaužu grēkiem. Asinis tika izmantotas arī slēdzot derību. Pie Sinaja kalna Mūzes apslacīja tautu ar upurdzīvnieku asinīm, lai apzīmogotu derību. Tas palīdz labāk saprast Jēzus vārdus pēdējās vakariņās. Viņš paņēmis biķeri, pateicās un deva to viņiem sacīdams: Dzeriet visi no tā, tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Šeit Jēzus lieto asins tēlu divos veidos. Vispirms viņš saka, ka viņa asins izliešana pie krusta ir viņa dzīves atdošana par mūsu dzīvēm, nodrošinot mums grēku piedošanu. Bet vēl viņš saka, ka viņa asins apstiprina jaunu derību starp cilvēku un Dievu, kuras ietvaros mums var būt attiecības ar Dievu, ja mēs personīgi iesaistāmies Kristus izpirkuma upurī. Katra mūsu svētā komunija ir kā atgādinājums, ka esam iesaistīti Jēzus mīlošajā sadraudzībā, derības dēļ, kura ir apzīmogota ar Kristus asinīm. Tā saka Kungs, nolādēts vīrs, kas uz cilvēku paļaujas, miesu par savu spēku tur un novērš sirdi no Kunga. Tāds ir kā tuksneša ērkšķis, neredzēs labu, mitīs tuksneša degzemē, sāļainē, kur neviens nemīt. Svētīts vīrs, kas uzticas Kungam, Kungs būs viņa uzticība. Tas būs kā koks pie ūdeņiem stādīts, pie straumēm stieps savas saknes, tam lapotne zaļos un sausuma gads paies bez rūpēm. Tas nestās dot augļus. Tā lasām Jeremija grāmatas 17. nodaļā. Taču jāpiezīmē, ka šis skaistais augs, par ko runā pravietis Jeremijs, patiesībā ir nolādētais koks. Tā vārds ebrejiski arār
skan līdzīgi vārdam arūr, nolādēts, un tā ir daļa no vārdu spēles, kas ir šo dzejisko rindu centrā. Kādēļ to sauc par nolādētu? Tādēļ, ka izslāpis ceļnieks, atrodot koku un noplūcot tā pievilcīgos augļus, sastopas ar nejauku pārsteigumu. Kad viņš kādu no tiem atver, tas izrādās tukšs, pildīts tīmekļiem un sausiem dobumiem. Koku sauc par nolādēto citronu vai Sodomas ābolu, jo tas aug tuksnesī, tuvu vietai, kur kādreiz atradās Sodoma. Pravieša Jeremija pieminētais arāra krūms izskatās veselīgs un zaļš, bet neskatoties uz labo izskatu, tam pietrūkst galvenā, tā, kādēļ tas tika radīts, labu augļu, vai ebrejiski perī. Atkal un atkal Bībele izmanto augļu motīvu, lai parādītu, pēc kā Dievs mūs novērtē. Mēs nespējam nest labus augļus bez svētā gara dzīvā ūdens mūsu dzīvēs. Ja mūsu saknes nesniegsies dziļi dzīvības upē, tad pat vislabākā izskata auglis būs tukšs. Celem Elohim, pēc Dieva tēla. Un Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā un pār putniem debesīs. Tā teikts radīšanas grāmatā. Izraēla Dievs aizliedz darināt jebkādu elku, jo cilvēkā pašā ir viņa tēls. Un vēlāk Dievs atklājas savā radībā kā Kristus, kā Dievs cilvēks. Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Tā lasām vēstulē Kolosiešiem. Neviens nav necienīgs, katrs sevī nes Dieva tēlu. Mums tas jāatceras, kad dusmojamies, kad redzam kaut ko sliktu, kādu mocīt, apvainot, kādam darīt pāri, viņu pazemot vai pat nogalināt. Tas ir apvainojums Dievam. Kas cilvēka asinis izlej, tā asinis cilvēks izlies, jo pēc Dieva tēla viņš cilvēku taisīja, teikts radīšanas grāmatā. Kāds rabīns teica, karalis liek izkalt monētas, tās visas ir vienādas. Dievs rada miljardiem cilvēku, katru pēc sava tēla, bet katru citādu. Tāda ir Dieva godība. Tad dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Tā Jēzus atbildēja rakstu mācītāju izlūkiem. Cēzars lika iespiest savu naudu. Tā pieder viņam. Dievs ir radījis cilvēci, cilvēks pieder viņam. Mums par savu eksistenci jāpateicas Dievam, tā tad jādod viņam tā atpakaļ, kalpojot. Mīli Kungu savu Dievu, ar visu savu sirdi, visu savu dvēseli un visu savu spēku. Teikts atkārtotā likuma grāmatā. Dažreiz ir grūti iztulkot no ebreju valodas atsevišķus vārdus, jo tiem ir pārāk liela nozīme. Jebkurš tulkojums būtu nedaudz nepilnīgs un mazinātu vārda jēgu. Tāds ir arī vārds meodekā. Šis vārds pat ebreju vidē skan mazliet savādi, jo burtiski to tulko kā ar visu savu būtību, ar visu savu esību. Ja tavs ķermenis ir ļengans, tāda būs arī tava ticība, teica kāds vietējais mācītājs. Grāmatas autors to uztvēra burtiski, jo viņam bija jāsagatavojas kādu laiku dzīvot Izrēlā, zemē, kur viss notiek kalnu. Gatavojot savu ķermeni, viņš saprata, ka tas ir grūti, ka nevar noticēt pirmajiem rezultātiem, ka ir jāatkārto vēl un vēl. Tāda ir arī vārda meodekā īstā nozīme. Daži to var saprast kā būt atraktīvam, enerģiskam, bet tas ir kas vairāk. Ja sevi ierobežojam, tas nav patīkami,
kas ir sāpīgi. Tādēļ iztaisnojiet ļenganās rokas un dodzīgos ceļus, raksta apostols Pāvils vēstulē ebrejiem. Kāda būs mūsu izvēle? Pieņemt vai nepieņemt izaicinājumu, mīlēt Kungu ar visu savu spēku. Ebrejiem sirds ir cilvēka garīgās un prāta darbības centrs. Mēs domājam, ka sirds vairāk atbild par emocijām, bet ebrejiem tās ir abas lietas – emocijas un arī prāts. Senajās kultūrās sirds bija vieta, kur mājo gudrība. Ebreji izmanto fiziskas lietas, lai izskaidrotu abstraktus jēdzienus, un sirds ir apzīmējums visām mentālajām un emocionālajām darbībām. Dažreiz tur, kur tulkojumā ir minēts vārds sirds, ebreju vārds ir nieres, vai vecākos latviešu tulkojumos arī vārds īkstis, bet dzīvība bija asinīs. To redzam radīšanas grāmatā. Tikai neēdiet miesu, kurā ir dzīvība. Asinis jūs neēdiet. Labāk saprast terminu sirds palīdz tādas bībeles vietas kā atkārtotā likuma grāmata, lai šie vārdi, ko tev šodien pavēlu, ir tev sirdī, kas nozīmē, šiem vārdiem ir jābūt tavās domās. Un pirmā ķēniņa grāmata. Un Dievs deva Zālamanam gudrību, ļoti lielu saprašanu un tādu plašu prātu kā smiltis jūras malā. Tātad deva saprašanas dziļumu. Ebrejiem nav nepieciešams izskaidrot šo terminu, bet grieķu tulkojumā tiek lietot vairāki vārdi, lai mēs spētu saprast, kas īsti tiek teikts augstākajā bauslī. Dievam patīk vienkārši ticība, bet ja mums jāmīl Dievs ar visu mūsu levavu, tad mums jādod viņam arī visas mūsu spējas. Svētais Pāvils 2. vēstulē korintiešiem saka, mēs sagūstām jebkuru domu, lai tā kļūtu paklausīga Kristum. Knefim, sargājošie spārni. Bieži rakstos tiek izmantoti fiziski atribūti, kas apraksta Dievu, viņa roka, seja. Tas tādēļ, ka ebreju valodā ir maz abstraktu jēdzienu, tādēļ ebrejiem bija jāiedomājas, ka Dievs ir kā persona ar savu ķermeni. Ļoti skaists tēls ir atrašanās Dieva spārnu ēnā. Tas ir bieži sastopams psalmos. Par to runāts 57. psalmā. Žēlo mani, Dievs, žēlo mani, mana dvēsele tveras pie tevis, un tavu spārnu ēnā es patveršos, kamēr posts pāriet. 61. psalmā. Es mitīšu mūžam tavā teltī, es patveršos tavu spārnu pavēnī. 63. psalmā. Jo tu esi mans palīgs, un tavu spārnu ēnā es līksmojos. Spārni ir kā skaists Dieva atribūts. 36. psalms vēstī, cik dārga ir tava žēlastība, ak Dievs! Cilvēku bērni patveras tavu spārnu ēnā. Dabā varam novērot, ka putni pasargā ar saviem spārniem cēlēnus, un putnas māte gatava mirt kopā ar saviem cēlēniem. Ir dokumentēts gadījums Himalaju kalnos, kad putnu māte nelidoja prom no liesmojoša koka, bet metās atpakaļ ligzdā un sadega kopā ar putnēniem.